Madona pati par sevi ir tāda, nav pati sarežģītākā trasa, bet nav vieglākā. Kalns augšā ir ļoti āķīga vieta, kur principā tev ir 3 līkumi vienā, un tev ir jāmāk izbraukt pareizi, ja nemāk izbraukt pareizi. Tur ļoti daudz laiku pazaudē. Honestly, I can't tell anything about what happened after the first lap because I got into a crash in the third corner. Yeah, honestly, I still didn't have time to check videos or data to see what happened. Sanāk, noteikti būs iespējas uz apdzīšanām un pacīnīties ar citiem, kur es kā braucējs gribu izdarīt un parādīt sevi labi. Tātad, kā redzam, buss ir pilnībā piekrāmēts, tagad ceļā no Liepājas. Tam Lerakcijas Trenlī.ai. Tagad plāns ir nedaudz atbrīvot vietu šeit, uzcelt visas teltis, izkrāmēties, sagatavoties, sagaidīt mūsu kolēģis, sagaidīt braucējus. Kā redzams, šeit paralēli jau mums ejam apskatīties. Jau pirmās baterijas tiek lādētas, tieši no Teslas. Un tā, uzlādēsimies, sakārtosimies un es nezinu, kā jūs pat esam gatavs. Trasa diezgan pazīstama, bet tagad nepierastu dīvaini, ka tu nedzirdi, ka kāds ir aizmugurē un bišķīt bailīgi ir, ka tev kāds parādās blakus un tu nezināji, ka tur kāds ir. Game plan dabūt kvalī pirmo vietu un tad tikai braukt tālāk. Game plan bez extra action vienkārši braukt. Man mērķis uzvarēt ar, protams, un vēlams neko nesalauzt. I'm new to this whole karting stuff. I've only driven the hobby ones, so it's a new experience to me, but I think it's gonna be fun and I hope to stay alive. Man liekas, ka ļoti forša sajūta ir, ka tu redzi šādus vārdus uzvārdus, kas pievienojās sākot no pasaules čempioniem, Latvijas čempioniem, Baltijas čempioniem. Beidzot ar to, ka cilvēki nāk skatīties, jo pirmkārt tie vārdi, otrkārt performance un kāds viss izskatās. Ka tas viss kopumā mums ir lieliski. Plus laiks, nenormāli forši. Puiši un meitenes tur gatavo ēst un kaut kādu incidentu dēļ, ka mēs īsti nezinām, aizdegās food court trailers ar vienu mašīnu kopā un tur viss vienkārši dažās sekundēs, wow, lielās liesmās. Man liekas, uzreiz pirmais ir saprast, kurš uz kuru pusi skrien, kas kuram jāizdara ir. Šajā gadījumā, man liekas, mēs ļoti ātri paņēmām čaļi ugunsdzēšamos, ātri nokomandējām, kurš ko brauc ārā. Tad, zinot to, ka mēs esam sagatavojušies elektrokartingiem, mums ir ugunsdzēšamie, mums ir CO2, mums ir sedziņas, tad ātri džekiem mobilizējamies. Teicu, visi paņem visus savus dzēšamos, skrienam dzēst un vismaz izglābt kādu mašīnu no papildus, uzmetām sedziņu, lai čalis kaut cik saglābi. Tā kā mēģinājām palīdzēt, bet lielo bildi jau beigās atbrauc ugunsdzēsēji čaļi un ar 2 mašīnām nodzēs. Laba ziņa. Visi dzīvi, visiem viss ir kārtībā, diemžēl. Būs vairs nebūs izmantojums. Every time I thought about electric cars, I always imagined diesel generator spitting black fumes out in the air behind the tent. But funny enough, this weekend we saw a completely different setup where all the batteries from the go-karts are charged from Tesla battery packs. So that's quite a different experience and I believe a step forward. So yeah, we will see. Jā, viss ir no jauna, viss ir no nulles, viss ir nezināms. Prieks par Bluša Kreis, kurš mūs atbalsta, kurš mums palīdz un kurš mums mēģina tajā visā ievest. Mērķi nedēļas nogalē finišēt ar tiem trakajiem kolēģiem, kas man ir elektrokarting klasē, ir jātiek līdz galam tad. Protams, vienmēr mērķis ir uzvarēt, lai ir vienkārši forši un jautri kaut ko sasniegt. Man liekas, visa trasa ir tāda samērā mierīga un nav neviens līkums, kas varētu būt pārsteidzoši grūti. Banking, there were elevation, it was very tricky. It was very fun because the tracks I've driven before, it's just been,
yeah, very like simple track. Of course, you have to be good still to be the fastest, but this is very challenging track, I think. Šodienas svarīgākā daļa ir klāt kvalifikācijas braucieni. Nu, tad redzēsim, cik tad mūsu braucēji ir spējuši iepazīt trasi, sajust kartu, noķēruši pareizo riepu spiedienu un tad, ko tad ir vispārīgi gatavi darīt, lai nodrošinātu sev tādu drošāku, labāku vietu rītdienas braucieniem. Svarīgi arī tas, ko šo skaties mājās un domā, šī līga varbūt ir pārāk zemā līmenī, priekš tev arī tieši pārāk augstā. Tā noteikti nav, jo mums ir braucēji no Latvijas, Igaunijas, Itālijas, dažādos līmeņos tādi, kas tikko ir izkāpuši no nomas karta, gan beidzot ar tādiem, kas ir DD2 pasaules čempioni. Tā kā noteikti, es domāju, ka cīņa būs diezgan spraiga un nekad nevar zināt, kurš tad īsti būs mūsu čempions. Tu? Qualī tur vajag vienkārši to pēdējo apli perfekti. Tur treniņos var vienkārši mēģināt lietas, ja viens ritenis nokrīt no trases, tas nekas, bet qualī tur pēdējā aplī vajag to perfekto apli. Bet tur vienkārši vajag bez kļūdām vispār. Jā, izaicinājums noteikti ir forši startēt no noslēdzošās vietas. Sanāk, noteikti būs iespējas uz apdzīšanām un pacīnīties ar citiem, ko arī es kā braucējs gribu izdarīt un parādīt sevi labi. I think it's just to focus and try to do your best. I just do it. I don't really think much about it before the race because it stresses me out otherwise, so I just go. Jautrs starts no aizmugures, bet startā jau sanāca vairākus apdzīt. Un tad brauciena laikā arī kāds 3 smukas apdzīšanas, tā kā bija jautri. And into 11, but again that 11 you've got to pull the car back over to the left so that you can swing it through turns. The rest of the field trying to navigate their way through turns 5 and 6 on to this back straight that leads. Are we going to see a move? Yes, we do. Lovely send up. Side-by-side Tankavicius, contact, 3 cuts off. And I think Tankavicius was one of them. Whoever started from the inside of the grid in 3rd place to 8 spots. So, well, it's going to be very interesting to see what happens. A very nice move up the inside from the 6-2-1. So Martinez Tankavicius now trying to hunt down Oliver Tams in this final. Tankavicius 45.7 for Usakovs. So Gustav Usakovs absolutely flying along right now. Dabējām labu startu un mēs kaut ko atradām. Un mums bija ātrums un mēs vienkārši aizbraucām gandrīz līdz priekšai, bet mums tagad labākas iespējas būs, redzēsim, kā tie otri posmies, bet es domāju, šeit vinējām finālu un izdarījām visu, ko mēs varējām. Sajūtas ļoti labas, priecīgs, ātrums bija jau no starta. Man palīdzēja ļoti daudz treniņi un es iesaku visiem jauniem braucējiem vienkārši braukt pēc iespējas vairāk apris. Kā teicu, bija foršs izaicinājums un jaudīga diena. Arī diezgan veiksmīgi izdevās. Sanāk, no 4. vietas startējot, man es aizbraucu 6. un tad bija jāpacīnās atpakaļ, lai būtu augstāk. Un jā, beigās tas rezultāts arī ir pat podiums šajā te heavyweight klasē. Tā kā jā, tiešām bija forši, arī paldies pārējiem braucējiem, kur bija foršas tīras cīņas, gan arī Blušak reiz par iespēju, tā kā noteikti izbaudīju un cerams, ka būs vēl kāds posms, kur es piedalīšos ar šo superīgo kartiņu.